Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien, kā parasti pirmdien, apskats par to, kas notika pagājušajā nedēļā. Koncentrētāk par to, kas notika pagājušās brīvdienās. Un kā pamata tēmas es gribētu atzīmēt 3 rudens, kur tas ir palicis. Jo neizskatās, ka laika apstākļi pasliktinās Ukrainā. Sākās kauja pie Selidave, un tā ir tā vieta, kur tad abas divas puses tagad koncentrēs spēkus. Un kas tad notiek ar mūsu korejiešiem? Mūsu pēdiņās, kā jūs, protams, saprotat. Bet, kur viņi ir palikuši un kādu iespēju viņi var atstāt uz kara darbību Ukrainā. Sākam, kā parasti laika apstākļi, diemžēl tas mūs neiepriecina. Tie mūs neiepriecina. Ja pagājušajā nedēļā mēs redzējām, ka sāksies riktīgie lieti, šonedēļ prognoze saka, ka lietus nebūs. Un patiesībā vēl sliktāk, ja mēs paskatāmies 2 nedēļu garumā, tad tie lieti būs ļoti, ļoti nenozīmīgi. Un neskatoties to, ka temperatūra pazeminās, rudens tomēr iestājās, bet lietus nav. Un, diemžēl, šādas te bildes mēs tuvākā laikā neredzēsim vai redzēsim ļoti, ļoti maz. Kas nozīmē, ka aktīvā kara darbība turpināsies un smagas kaujas notiks ne tikai pilsētās, bet arī ārpus tām laukos. Situācijas izmaiņa par nedēļas garumā. Šī ir bilde no pagājušās nedēļas, kā tas izskatījās. Diemžēl situācija ir palikusi sliktāka. Kur mums ir pasliktinājums? Kursku atstājām uz beigām. Tātad ziemeļu zonā Krievijas armija ir aktivizējusies pie Krugļahivkas. Un tad šeit viņiem ir ļoti nopietni uzbrukumi. Un, diemžēl, jāsaka tā, ka viņi arī pavirzījušies uz priekšu un praktiski gandrīz vai sasnieguši uz Kalupes krasta. Tika runāts par to, ka Časivjarā kaut kas notiek, bet nekādu būtisku ziņojumu no tā reģiona mums nav. Daņetskas virziens, kā parasti, paliek vissmagākais, vissarežģītākais. Krievijas armija okupē Cukuriņa un Maksimiljanivku. Īpaši Maksimiljanivka ir sāpīgs jautājums, pastāstīšu vēlāk, kāpēc. Un tad aktivizējas kaujas pie Selidave, Zarjane un Hirņika. Zarjane un Hirņikā tad jau reāli notiek kaujas. Kaķeriņivkā Krievijas armija ir ienākusi Kaķeriņivkā un izskatās tā, ka šeit sākās nopietnāka kauja. Un Kurskā diemžēl, vienīgā pozitīvā ziņa mums ir šeit, kur Ukrainas spēki vēl joprojām ir aktīvi un veiksmīgi veic pretuzbrukumus. Bet visās pārējās lietās jūs redzat paši. Ļubimivkā, Tolstī Lūk pagaidām ir pelēkajā zonā, bet situācija neizskatās īpaši pozitīvi. Novaivāņivkā un pat pēc šim visām apdzīvotām vietām Krievija armija aizgāja līdz Ļeņidave. Šajā te flangā, diemžēl, ir Novaja Saračina un Staraja Saračina, tagad parādījās kā apstiprinātā. Un šitien te lejās ir Ruskaya Kanapeļka un Čerkaskaya Kanapeļka. Vienīgā pozitīvā ziņa ir tas, ka Pļohova izskatās tā, ka Ukrainas armija šobrīd notur, kā arī galvenās 2 pilsētas šeit, Martinovka un Sudža, vēl joprojām ir Ukrainas armijas rokās, un tieši Martinovkā, šeit ir Martinovka, tieši šeit arī notiek veiksmīgi Ukrainas armijas pretuzbrukumi. Pārējā, jūs kā redzat, diemžēl sarkanā krāsa dominē. 2 vārdi par korejiešiem. Parādījās vairākas informācijas. Tad pirmās, ka no Korejas, te ir parādīta Dienvidkoreja, no Ziemeļkorejas. Viņi tika iesūtīti ar kuģiem pārvesti uz tāliem austrumiem. Nezinu, vai viņi izskatās šādi te. Domāju, ka nē. Tagad viņus jau pārģērba Krievijas armijas formās, kā izskatās. Un tad tika ziņots, ka viņi ir mācību centros šeit. Bet tā pašā laikā Ukrainas armija paziņoja, ka viņi ir veikuši veiksmīgu triecienu pie pilsētas Ariol. Šis ir tas video, kur tad tiek runāts par to, ka trieciens notika tieši pa korejiešu pirmajām grupām, kas ir iesūtītas jau tagad tuvāk pie Ukrainas. Pagaidām neko no tā mēs neapstiprināt, nenoliegt nevaram, kā saka tādos gadījumos, jo kur ir šie korejieši, kā viņi gatavojās, cik daudz viņi iesaistīsies kara darbībā un kādas lomas viņi pildīs,
Nu, to šobrīd mēs pateikt nevaram, bet par tām idejām, kuras man ir šajā jautājumā, es pastāstīšu jums rīt, jo rīt raidījums būs īsāks, un tad es varēšu izvērsties arī par šo tēmu. Sen neko nestāstījām par Hersonas virzienu. Interesanta lieta pie Lieški, Krievijas armija sagrāva tiltu. Un tas tilts, kas atrodas šitien te, atceraties, Antoņivskas tilts ir šeit, un tad tā tilta turpinājums ir šitien te. Un tad šito te tiltu šeit Krievijas armija arī ir sagrāvuši. Tiek lēsts, ka viņi baidās no Ukrainas armijas pretuzbrukuma un upes forsēšanas operācijas. Nu, godīgi sakoties, apšaubu tādu iespēju, jo nu, maksimālais, ko Ukrainas armija varētu šeit izveidot Krinki 2, kas pēc būtības nekad nebija tik nopietnas placdarbs, lai viņš varētu kaut kamā lielākā izvērsties. Bet, jebkurā gadījumā tad attiecīgi Krievijas armija kaut kam šeit gatavojas un tad ir uzspridzinājis šo tiltu. Zaporizhzhija virziens šeit mēs redzam turpinās Krievijas armijas uzbrukums uz Novodarivku bez panākumiem. Un situācija ir mainījusies nedaudz pie Vugļidaras un pie Kaķirīņivkas. Tātad izmaiņas ir šeit, šī ir izmaiņa pie Vugļidaras. Mēs neredzam tagad virzību uz Vogajavlinku. Visdrīzāk tā arī tas notiks, tad Krievijas armija mēģinās tad, pietuvoties Vogajavlinkai un tad ieņems visas šīs te teritorijas. Un tās ir tā, kā tas izskatās no Vugļidaras virziena. Kaķirīņivkā ir sestdien sākās tādas nopietnākas operācijas. 79. brigāde, kas aizsargā šo rajonu, viņa pat bija pateikusi, ka viņi ir zaudējuši Kaķirīņivku un atkāpušies. Bet pagaidām nekāda apstiprinājuma tam mēs nekur neredzam, tāpēc arī tā pelēkā zona tomēr te paliks. Viss, ko mēs zinām, ir šis te nelielais plekītis, kas ir apstiprinājis, aptuveni 10, 15, 20% no Kaķirīņivkas, tas ir tas, ko Krievijas armija šobrīd kontrolē, tas, ko varam apstiprināt. Bet, kā mēs redzam, tad situācija tomēr šeit ir sarežģīta un vajadzīgs sagaidīt jaunas ziņas par to, kas tad šeit notiek. Pakrovskā, diemžēl, notika daudz kas. Ir kaujas Tarietskā, Krievijas armija aktivizējas atkal virzienā uz Vozdviženku. Selidove galvenās kaujas, Cukuriņa jau minēju, Maksimiljanivku jau minēju, un tad kaujas pie Hirņika Zarjane, un, diemžēl, Ukrainas armija ir atkāpusies no šā te placdarma, kas agrāk saucās Ņiveļski placdarms, un izskatījās šādi te. Tagad, diemžēl, Ukrainas armija atkāpās arī no šejienes. Visu pēc kārtas ātri, tātad Tarietskā. Šeit papildus tam, ka notiek Krievijas armijas dronu uzbrukumi, nekas šeit nav mainījusies. Ukrainas armija sāka spridzināt Krievijas armijas mājas, kuras okupē Krievijas armija, un arī mēs redzam dronu triecienu, un interesanti, ka šeit ir tāda arī diskusija, kas tad šeit noticis. Tas ir dronu trieciens pie iepriekšējās Krievijas armijas pozīcijām, vai Krievijas armija izvirzies uz šejieni, un tad dabūja dronu triecienu. Nezinu, bet te ir daudz un dažādu ziņojumu, tāpēc pagaidām visu to krāsu neiekrāsošu visu uzreiz pelēkā krāsā šeit, bet es domāju, ka tuvākās dienās tā situācija šeit varētu mainīties, jo ziņojumi ir daudz, bet apstiprinājumu par kaut kādām konkrētām Krievijas armijas atrašanās vietām šeit ir nav pietiekuši daudz, lai iztaisītu secinājumus. Un ir interesanti spridzinājumi, un te vispār tā darbība ir tāda interesanta Ukrainas armijā. Un te ir izgriezums no video, un ko mēs šeit redzam? Mēs šeit redzam Ukrainas armijas karavīrus, kuri ar sprākstvielām piebrauc, izkāpi no M113 bruņu transportiera, aizskrien līdz mājām, ieliek sprākstvielas, atgriežās atpakaļ, iesēžās bruņu transportierā un aizbrauc. Un rezultātā, māja ir uzspridzināta. Un tādas vairākas darbības veiksmīgas Ukrainas armija šeit ir veikusi. Šeit arī interesants viens video, kur Krievijas armija, tā kā viņiem nav daudz vietu, kur viņi varētu šeit paslēpties, neskatoties uz to, ka, it kā pilsētas centrs. Un te viena no tādiem paņēmieniem, ko viņi izmanto,
Izliekās, ka viņi ir beigti, bet dronu Ukrainas armija ir daudz, un tad arī tādus triecienus Ukrainas armija šeit arī dara. Vazdviženka. Šeit sen atceraties bijis tas stāsts, kad Krievijas armija rāvās uz kurieni viņa mūs gāja, atceraties, viņi mūs gāja no Vazdviženkas uz šeieni. Viņiem ir vajadzīgs šis te ceļa krustojums, kas iet no Pakrovska uz Konstantinovku. Un tad šeit bija klusums, tāpēc, ka šī te pozīcija turēja Krievijas armiju virzību uz priekšu. Diemžēl sestdien bija Krievijas armijas uzbrukums, viņi ieņēma šo te pozīciju, un vēlāk tajā pašā dienā viņi tad arī nodrošināja šīs pozīcijas flangu. Skaidrs, ka kaujas par Vazdviženku, tas ir tas, ko mēs redzēsim šonedēļ. Ir arī potenciāli pozitīva izmaiņa Pakrovska Mirgorada virzienā. Šeit ir viens video no Krievijas kanāliem, kur parādīs, tad viss šajā karā saucās par gaļas šturmiem. Bet kas ir svarīgi? Svarīgs ir tas, ka trieciens notiek šeit uz šā te terikona. Un izskatās tā, ka iespējams, ka šo te terikonu Krievijas armija tā riktīgi nemaz nav ieņēmusi. Un iespējams, ka tā teritorija, kuru tad Ukrainas armija šeit kontrolē, iespējams, ka izskatās aptuveni šādi. Un jebkurā gadījumā rītdienai es iztaisīšu padziļinātu, izpētīšu, kas tad šeit notiek, un tad mainīšu karti atbilstoši tam, kā tad mainījās situācija šajā vietā. Selidove. Tagad pie Selidove situācija ir sarežģīta. Tas, ko mēs te redzam, sestdienā bija uzbrukums šeit. Tad attiecīgi Krievijas armija izdevās ieņemt pozīciju te, un svētdien ir ziņa par to, ka viņi ir praktiski ienākuši Višņevē. Un vienlaicīgi ar šitām te darbībām uzsākās Krievijas armijas uzbrukumi no visām pusēm. Šeit laikam viņa iekšā Selidove neiet, bet mēs redzam tā frontes līnija pie Selidove tagad ir šāda. Un tad kaujas šeit ir lielas un smagas, un tas neskatoties uz to, ka Ukrainas armija šeit ir 25. brigāde, 152., 62. un arī bataljons no 93. mehanizētās brigādes. Un arī šo te Višņove rajonu, šo te virzienu piesat 154. mehanizētā brigāde, un tepat ir 1. tanku brigāde. Ar visām šīm te daudzām vienībām, diemžēl, situācija šeit ir ļoti sarežģīta. Un tad redzēsim, kā tad Ukrainas armija izdosies izkļūt no šīs situācijas, jo, principā, ja Krievijas armija praktiski sāks kontrolēt Višņove, tad apgāde būs būtiski traucēta, un ja apgāde ir būtiski traucēta, tad noturēt šo te pozīciju būs praktiski neiespējams. Cukuriņa, tika paziņots par Cukuriņa ieņemšanu, šī te pozīcija tika ieņemta, un tās ir šīs te fermas, kas patiesībā neatbilst patiesībai, jo Cukuriņa ir šis te geogrāfiskais izvietojums, šī te dzeltenā līnija. Tagad Cukuriņa jau bija ieņemta pirms tam, bet, ja mēs runājam par taktiskām kaujām par šo te pozīciju, tās nav beigušās, jo Ukraiņi tur šīs te fermas. Un principā kauja par Cukuriņa nebeigsies līdz šīs te fermas turās. Tā kā novēlēsim Ukraiņiem izturību, lai viņiem izdodās šīs te pozīcijas noturēt. Un diemžēl pasliktinājās situācija Girņik virzienā, un to labāk parādīt šeit. Tad Krievijas armija ir ienākusi iekšā divos virzienos šeit, un diemžēl ieņēmusi šo te pozīciju šeit, kura tad arī bija tā svarīgākā pozīcija, kuri turēja Krievijas armiju aiz upes šajā te virzienā. Diemžēl abas divas šīs pozīcijas ir kritušas, un tagad tad Krievijas armija uzbruk nevis Izmailivkai un, kas mums tur bija otrs, un Novosilidivkai, atceraties, jā, šeit bija tie uzbrukumi. Jā, tagad viņi pārvietoja uzbrukumu uz šeieni, un mērķis tagad ir Hirņik. Bet tas vēl nav viss. Tātad šeit iepriekšējās dienās vispirms bija uzbrukums, un Krievijas armija izdevās ieņemt Želane Drugie, un pēc tam ieņemt daļu no Zarjane, kas tagad saucās Safijivka. Un pēc tam sekoja Krievijas uzbrukums Zarjane, un ir tagad informācija par to, ka Ukrainas armija no visa šī te sektora ir atkāpusies.
un kā minimums viņi ir atkāpusies līdz šī līnijai, un ir arī ziņas, ka viņi atkāpušies tālāk uz Zarjane. Tagad jautājums ir tāds, kauja notiek par Zarjane. Ir ļoti daudz ziņas par to, ka, pamatā Krievi, protams, ka ziņo, ka viņi Zarjane ir ieņēmuši, bet reālā situācija ir tāda, ka kaujas notiek šajā apdzīvotā vietā. Rezultātus mēs pagaidām nezinām, tāpēc viss ir iekrāsots pelēkā krāsā, bet, kā jūs saprotat, situācija šeit arī attīstās negatīvi. Un vispār šis sektors ir tāds ļoti drūms. Arī tas, kas notika pa Maksimiljaņivkas brīvdienās, arī ir gaužām beidīgi. Situācija izskatās, jo, tad atceraties, ieņēma viņi Maksimiljaņivku ātrā vienā rāvienā, ieņēma rietumu pusi, un tad piekdien mēs redzējām virzību uz priekšu līdz pat šejienei, un tas ir geolocēts ar dronu uzbrukumu. Pēc tam mēs redzējām sestdienu uzbrukumu, pēc tam mēs redzējām svētdienu uzbrukumu. Tāpat arī svētdien bija uzbrukums šeit. Un tad tā situācija no šīs līnijas, tagad Krievijas armija ir aizgājusi līdz šejienei. Pagalam bēdīgi šeit izskatās, vienīgā tā cerība tās ir aizsardzības pozīcijas ap Kurahave. Cerēsim, ka šeit Krievijas armijas uzbrukumu izdosies noturēt. Pie Časivjārā ir tikai informācija par apšaudēm sestdien. Nav nekādas informācijas par kaut kādu ieņemšanu, un kas tur nezinu, kas bija parādījusies dažādos formātos. Nē, šeit tieši situācija, īpaši salīdzinām ar Pakrovskas virzienu, ir būtiski mierīgāka. Situācija mainījusies pie Zaļizņanskie, pareizāk sakot, mums ir apstiprinājums par to, ka Ukrainas armija ieņēma šo te zemes pleķīti. Mums ir video no 30. brigādes, kur tad ir identificētas viņu atrašanās vieta šeit, un tad vienkārši apstiprina to, ko mēs it kā jau bijām zinājuši, ka Ukrainas armija šeit ir pavirzījusies uz priekšu. Par šo te pozīciju pie Verkhnekamianskie, piedodiet, nepareizi parādīju, pie Verkhnekamianskie šitā te. Es neriskēšu viņu iekrāsot sarkanā krāsā, kamēr man nebūs nekādi būtiski apstiprinājumi, jo mēs zinām, cik daudz Krievijas kanāli un arī tie neitrālie avoti, kuri balsta savas kartes un savus ziņojumus uz Krievu avotiem, Krievijas armijām, mēs zinām, cik bieži tika melots par to, kas notiek šajā sektorā, tāpēc šī zona paliek pelēkajā zonā iekrāsot. Limanas virziens šeit ir atzīmējies divas vietas. Pirmā ir pie Novosadavi, Krievijas armijas uzbrukums, un otrs ir 3 dienas pēc kārtas bezjēdzīgi uzbrukumi Torske, kur, es uzreiz, kad es sāku lasīt zo ziņojumu, bija skaidrs, ka Krievijas armija nekur šeit tālāk netikusi. Bet, diemžēl, pie Novosadavi gan situācija ir mainījusies, tad šeit šī neliela virzība uz priekšu Krievijas armija ir. Te pareizāks tā parādīt šo te lietu, bet uzbrukumi Torskie un uzbrukumi Zariečne, šeit viņi ir lemti neveiksmei. Krievijas armija šeit uzbruka jau vairākas reizes, un citu reizi pastāstīšu jums par to, kāpēc tā geogrāfija šeit neļaus Krievijas armijai izvērsties un iet uz priekšu, un Ukraiņi noturēs šīs pozīcijas. Vienīgā izēja Krievijas armija ir darīt to, ko, diemžēl, viņi darīja pie Makievkas un Ņevske, uzbrukt vienlaicīgi no ziemeļiem un no austrumiem. Un, ja viņi izmantos šo te taktiku, diemžēl viņi ies uz priekšu. Ja viņi turpinās bezjēdzīgi uzbrukt Torskie un Zariečne, nekur tālu viņi netiks. Kupianskas virziens šeit ir izmaiņas pie Pietrapavlivkas, kaujas pie Stepava-Novosiolivka. Atkal parādījās ziņojumus Višņove un tagad arī Peršaptravņa un Kopaņki. Un galvenā mistērija ir, kas notiek pie Krugļahivkas. Tātad pie Siņķivkas ir informācija, ka Krievijas armija pavirzījies uz priekšu mežā. Arī tā ir tikai nosacīta geolokācija, un mēs, protams, ka mežā 100% nezinām pozīcijas, bet tad ir tas, kas notiek pie Krugļahivkas. Un te bija interesanti. Vispirms bija ziņojums, ka Krievijas armija paplašināja savu kontroli par teritoriju Krugļahivkā, un tad viņi ir ienākuši un tad ieņēmuši fermās. Nākošajā dienā bija interesants ziņojums ar geolokācijām, starp citu.
no Ukrainas puses, ka viņi ir ienākuši iekšā un atsituši šīs te pozīcijas. Vēlāk tas tomēr izrādījās tā, ka viņi vairāk deva dronu triecienus pa šīm te pozīcijām, nekā fiziski pārņēma savā kontrolē šīs te ēkas. Un, diemžēl, tad nāca sestdienas vakars, kad mēs redzējām, ka Krievijas armija ienāca nevis tikai šeit, bet arī pavirzījās uz priekšu līdz, jau ļoti tuvu, diemžēl, ir palicis līdz Oskolu upei. Un tad vēlu vakarā, turpat sestdienā, bija arī ziņa par to, ka viņiem arī izdevās paplašināt savu kontroli par šo te teritoriju. Tā kā, jā, situācija šeit ir beidīga. Krievijas armija ir ļoti tuvu tiltam pie Siņķivkas, aptuveni kilometrs līdz tam ir palicis. Un, tagad Ukrainas armija ir ļoti grūti izmantot šo te teritoriju, bet ja Krievijas armija ieņem šo tiltu, tad patiesībā situācija varētu attīstīties ļoti strauji un ļoti negatīvā virzienā. Pie Višņevi, kas notiek šeit, tad te pirmkārt ir tā, ka Krievijas armija jau paziņoja, ka Višņevi ieņemt sen. Višņevi ir šeit. Tad attiecīgi kā minimums šī te daļa Višņeva ir Ukrainas armijas rokās, tā kā nē, Višņevi nav ieņemta. Bet ko Krievijas armija dara? Viņa virzās tālāk, jo no Višņeve tagad ir informācija par to, ka viņi ir pie Kopaņki. Un kas ir Kopaņki? Kopaņki tas ir ciems vienā no diviem apgādes maršrutiem, kuri tad iet no Barovas. Viens ir iet šeit, un otrs iet šeit. Un šie ir maršruti, kuri apgādā Ukrainas armijas vienības šajās te aizsardzības pozīcijas. Un ja šis te maršruts ir pārgriezt, jūs, protams, saprotat, ka situācija ar apgādi būtiski pasliktinās. Tāpēc arī tam, kas notiek pie Višņevi, ir nozīme un jāskatās, kas tur fiziski notiek. Ātri par to, kas notiek Kurskā, Novī Puķi tiek ziņots par kaujām, bet nav nekādu izmaiņu. Ir vairāki ziņojumi par to, kas notiek pie Tolstī Luk, bet es tomēr atstāju šo teritoriju pelēkā zonā, jo nav apstiprinājuma tam, ka Krievijas armija 100% ieņēma šo te pozīciju. Tomēr viņi uzbruk Novoivanivka, Leonidavi un pat Viktorovkai. Un šeit ziemeļos viņi uzbruk Novaya Saračina un Staraya Saračina. Kā jūs redzat, plāns viņu nemainās. Ukraiņi, kā stāstīja, ir aktīvi pie Martinovkas. Viņiem izdevās vēlreiz. Viņi bija ieņēmuši šo te teritoriju dienu iepriekš, vai pāris dienas iepriekš. Tagad viņi ir pavirzies uz priekšu te. Tad tajā laikā uzbrukumi Pliehava Krievijas armija neveicās, bet viņiem izdevās ieņemt Rusko Kanapeļku un kopumā pavirzīties uz priekšu šajā te virzienā. Ātri tad šeit pie Novī Puķi izmaiņu nav. Šeit apstiprinājās tātad par Tolstī Luk, ir informācija par kaujām un it kā ieņemšanu, bet tam apstiprinājuma nav. Šis te mešs, Oļgavkas mešs tā saucamais, starp Kriminnoja un šo te ceļu, pārgājis Krievijas armijas kontrolē, un ir informācija par Krievijas armijas ļoti straujo virzību uz priekšu šeit, virzienā uz Viktorovku, tādā pašā veidā, kā viņi pirms tam aizgājis līdz Ziļonī šļahu. Un tad attiecīgi šeit ir informācija par to, ka Novaya Saračina tomēr ir ieņemta, un Krievijas armija uzbruk Staraya Saračina. Kas tad notiek ar šito te garo desu? Tā situācija patiesībā ir tāda, geolokācija ir patiešām, ka tas notiek šeit, un te ir izraksts no video, kur tad parāda, cik veiksmīgi iznīcina 3 kaujas mašīnas no 155. Jūras kājnieku brigādes Krievijas armijas, kuru patiesībā šeit ļoti nemīl par viņu kara noziegumiem un uzvedību kaujas laukos, tā kā šo vienību īpaši medī, bet tas, ko mēs redzam, ka viņi tomēr līdz šai vietai ir aizgājuši. Jautājums ir tāds, vai tas, kas notiek šajā pozīcijā, ir tas, ko mēs redzam video, kur visas vienības ir iznīcinātas, vai tomēr viņiem izdevās nostiprināties šeit un iegūt kaut kādu placdarmu. Nezinu, atbildes man nav, tāpēc šitā te zarna paliek pelēkajā krāsā. Un tad situācija pie Martinivkas, šeit tad Ukraiņas armija virzās uz priekšu. Visdrīzāk mēs redzēsim arī kaujas par Krugliku tuvākā laikā. Tālāk uz dienvidiem, tad šeit Krievijas armija pārņēma Rusko Kanapeļku.
Čirkaskai Kanapeļka ir pelēkajā zonā. Šeit ir viens video, kurš parāda Krievijas armiju virzību uz šeieni. Tāpēc visdrīzāk šī teritorija arī ir Krievijas armijas kontrolē. Bet tad simtprocentīgās informācijas par Čirkasku Kanapeļku šobrīd nav. Jā, nu un tad šodienai tas attiecīgi man laikam ir viss. Rudens nenāk, tāpēc pagaidām iestrēgušo tanku būs maz. Korejieši ir kaut kur nozuduši, kas ar viņiem notiek un kad viņi parādīsies frontes līnijā, pagaidām nav skaidrs. Vienīgais, ko mēs zinām, kauja par Silidavi ir sākusies, un šonedēļ mēs redzēsim smagas kaujas gan par šo pilsētu, gan arī par vairākām citām pilsētām, kur Ukrainas armija turpina cīnīties par savu valsti, par savu neatkarību un mēģina apturēt agresora virzību uz priekšu. Bet par to, kas notika šodien, es kā parasti jums pastāstīšu rīt, kā arī mēģināšu mazliet vairāk pastāstīt par korejiešiem, kā arī par pāris citiem jautājumiem, kuriem šodien man vienkārši nebija laika. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītdienai!